Nu tātad esam nopārdevuši mājiņu. Kā jau es minēju, esam nopārdevuši. Šobrīd tur ne pa to visu kuhņu kā un cik un kas. Protams, tur uz pēcapmaksu, uz atlikto maksājumu, uz veselu gadu. Daļa naudas būs tagad šodien, daļa naudas tikai pēc gada, tā es sapratu. Bet vismaz ir nopārdots objektiņš. Nu, it kā tam cilvēkam, priekš kura arī taisīja. Sākumā viņš arī bija tā kā jau es teicu savās video, viņš atteicās. Naudas tur kaut kāda trūkuma dēļ, jo viņš ir zemnieks, un kaut kas tur nebija ar tām ražām un tā un šitā. Bet šis beigās sarunājām gan cenu lētāku, gan sasist to visu divās daļās, un līdz ar to cilvēks piekrita. Un šodien ir tā diena, kad mēs rekur iekrāvām veiksmīgi un vedam projām uz Bausku. Tātad vedam klientam uz Bausku. Lūk, kādu brīdi es pafilmēšu, kā tas viss te izskatās. Paskatīsimies, kā mums tā transportēšana veiksies. Ew! Parādi viņam šitā, ķā. Tu saki, tvoj domik tu, da? Lūk, tā kā rekā mēs lēnām braucam. Paskatīsimies, kā te šoferītim ies. Nu, kur viņš mums ir? Aha, kur viņš mums ir. Šitiem ozoliem arī pa gadu apzāģēju zarus. Un skatos, ka ļoti veiksmīgi apzāģējis, jo ja nebūtu nozāģēti daudzi zari, tad arī tā būdiņa tiktu aizķerta. Tagad redziet, kā smuki izgāja. Jā, es šitos zarus ozoliem prasīju kaimiņam atļauju, kam pieder ozoli, lai apzāģētu. Un labi, ka to apzāģēju, jo tagad zem tiem ozoliem būdiņa pagāja garām, jā. Jo būdiņas augstums ir 3,30. Tā kā šobrīd veiksmīgi varēja objektu izvest. Nu, lūk. Tā kā tā, vedam namiņu klientam.